Uz mani skaties tā, ka Kristīna Egle, tālmetienu konkursu uzvarētāja, savu tālmešanas talantu atklāja pati vai treneris palīdzēja? Es domāju, ka vairāk treneris palīdzēja. Es tā agrāk vispār neesmu mēģinājusi met 3 punktus tik bieži un tik ātri, ja, kā šoreiz es izradīju to. Ja. Tāpēc liels paldies tiešām trenerim, ka viņš strādāja ļoti ilgus gadus, ja, kļūdas laboja, katreiz teica, ko vajag, kā nevajag darīt, un tiešām liels darbs viņam ir. Vai šis bija pirmais konkurss, kurā tu uzvarēji? Jā, sanāk, basketbola tas bija pirmais konkurss tāds. Pagājuši gadu mēs esam piedalījušies Jelgavā arī zākšu spēli, bet mums labi neveicis, kā šodien tieši. Daugavpilī tik liels basketbola pasākums pirmo reizi, kā vispār patīk? Nē, īstenībā forši, man patīk. Es pat dažreiz saku, ka tiešām labi organizatori ļoti organizēja, ļoti labi, interesanti. Es domāju, ka bērniem arī interesanti skatīties, un ļoti daudz bērnu atbalstītāji ļoti biezi. Mēs jau dzirdējām. Treneris Romaņenko, kāda vēl cilvēki Daugavpilī ir basketbola lielākie cilvēki? Ir Romaņenko, viņa sieva, jā, tas ir pirmā trenerīstēja vispār, jā, kuram viņa atvedais rocis uz basketbolu atrodam, jā, pēc tam tika nodota tālāk treneri Nikolai Romaņenko, jā. Vēl mums ir jaunie treneri Jūlija Simonova, kur arī strādā ar maziem bērniem. Protams, arī pati es strādāju ar maziem bērniem. Patērīgi turpinās, domā, kā basketbola treneris strādāt? Nu, pagaidām, jā, patīk, tas ir interesanti ar bērniņiem, viņi mācīt, stāstīt, interesanti. Es domāju, ka turpināšu tālāk. Komandai arī diezgan labi iet, tagad būs daudz mājas spēles. Tiksiet četrniekā? Nu, mēģināsim. Nezinu, tur dažas bija tā ļoti bēdīgi zaudējumi, ja? Bet, nu, cerēsim, ka kaut kas izdosies. Labi, ja paliksim piecinieki, tas būs kā mūsu pagājušā gada atkārtošanās tas